Labdien visiem! Atkal es, Olga Zeltiņa, ar jums raidījumā Starp mums meistariem runājot. Šajā raidījumā es jums gribu parādīt jaunu produktiņu, ar kura palīdzību jebkurš meistars var izveidot jebkādu dizainu. Bet par pašu produktiņu drusku vēlāk. Bet tagad man atnāca modelīte ar šādiem nadziņiem, kuru, kā jūs redzat, viņi izskatās tādi ļoti apaļi. Un man kā meistara uzdevums ir uztaisīt viņus maksimāli garenus, maksimāli skaistus. Es jau principā uztaisīju formu, tikai atstāju dažus nadziņus, lai parādītu jums, kā mums te jāvīlē, un pārklāju ar krāsiņu, atstājot divus nadziņus dizainam. Pirmais, ko mēs izdarīsim, mēs, protams, atbīdīsim kutikulu. Maigi ar pušeri mēs atbīdam kutikulu. Nākošais solis ar vudenvīlīti mums ir jāiztaisno sānu malas. Vīlējam šādi uz augšu. 1 un 2. Un pievīlējam naga brīvo maliņu. Ja manai klientītei patīk tieši tādi iepaļi kantainie nagi. Nākošais solis mums ir tikt galā ar šo ādiņu, kas ir apakšā. Un, lai strādātu ar frēzīti, es ņemu šādu uzgalīti, nereāli labs uzgalis, ar kura palīdzību mēs varam tikt visur, kur mums ir vajadzība, un vēl pie tam viņš ir ļoti ilgspēlējošais. Nomainam virzienu, ļoti maigi. Ļoti maigi. Es noņemšu putekļus. Es uzlikšu kutikulu sirdinātāju. Kutikulu sirdinātājs pastrādās kādu mazu brīsniņu, un tad es apgriezīšu kutikulu. Un ar šķērītēm ļoti uzmanīgi nometēšu nadziņu, sagatavošu viņu geleciņas uzklāšanai. Jābūt visam nometētam. Visu puteklīšus nost un ar wipe off 3 vienā es noņemu visus puteklīšus, visus, un sagatavoju nadziņus uzlikt geleciņu. Pārbaudu vēlreiz, kā man izskatās zem kutikulas. Ir ļoti svarīgi visu iztīrīt zem kutikulas, lai nekas nepaliek, nekādi putekļi, nekas, lai mēs varētu ļoti forši un brīvi skaisti nolakot nadziņu. Un nākošais solis mēs liekam bondu. Bonds tā ir bezskābes saķeres kārtiņa, kura der praktiski visiem nadziņiem. Lūk, šādi pa visu nadziņu un naga brīvo malu. 1 minūtīte gaisā. Kā bāzīti es izmantošu kviku. Kā jūs zināt, ir kviks parastais, ir 1. un 2. numuriņš, 2. ir biezāks, varbūt vairāk modelēšanai, bet tas atkal, kurš kuru ir vairāk iemīlējis. Es šeit ņemu parasto kviku Musquare Base, Builder Musquare Base, un šādi lieku, izplešu otiņu, piebīdu līdz kutikulei, cik varu, uz vienu pusīti, uz otru pusīti, un naga brīvo maliņu aiztaisu ciet. Un liekam lampā uz 30 sekundiņām. Un tagad mēs pārklāsim ar balto geleciņu, pieliekam klāt, saplacinam otu un bīdam līdz kutikulei, cik tuvu varam piebīdīt. Velkam pāri vienā pusītē, otrā pusītē. Ja mēs labi paņemam geleciņu, mums nebūs piliena, kurš tā kā notek kaut kur. Aiztaisam naga brīvo malu. Tad mēs paņemam paliknīti. Uz paliknīšu uzliksim pilienu. Atbīdot šādi kutikulu, cik varam.
mēs varam aizlakot tur dziļumā. Lūk, šādi visu smuku. Un liekam lampā. Laiks ir pagājis, rociņa ir ārā, un tagad mums ir uz šiem te nadziņiem jāuzklāj šādu produktiņu. Tas ir teleport gels, un ko te viņš teleportēs? Viņš teleportēs lūk šādu dizainu uz šiem te nadziņiem. Tā ir tāda speciāla nail art folija. Mums vairs nav jāņemās ar slaideriem, mums vairs nav jāņemās pat ar stampingiem un tā tālāk un joprojām. Jebkuru dizainu ļoti ātri un ļoti viegli un tiešām ļoti vienkārši mēs varam dabūt uz mūsu nadziņu. Liekam nedaudz plānā kārtiņā, maksimāli tuvu kutikulai, visam pāri. Ar teleport gelu nav jātaisa naga brīvā mala ciet, lūk šādi, viss lampā, 30 sekundes. Par to laiku mēs parunāsim par šo te nail art foliju, kuru mums ir tur jādabū. Kā jūs redzat, šeit ir nereāli skaists dizains, te ir gan puķis, gan ir rakstiskie motīvi, tad rokraksti, teiksim tā. Ja mēs šo dizainu liksim šādi uz šiem īsiem nadziņiem, viņi paliks vēl īsāki, kas mums nav labi. Bet ja mēs šo dizainu pagriezīsim un liksim tā, mēs tieši dabūsim vertikālo dizainu, kas mūsu nadziņus, kuri ir tā kā nepietiekami gari, padarīs drusku garākus. Re, kur mums ir rociņa, un mums tikai jāsaprot, kurš zieds, kura puķa, kuru vietu es gribu atspiest uz savas modelītes pirkstiņa. Es izvēlēšos lūk šeit šo ziediņu pusīti no, lai būtu arī redzami burtiņi. Lai to izdarītu, es notēmēju un pielieku klāt šādi. Tad, kad šādi ir izdarīts ar īkšķi, es sāku atspiest šo dizainu. Visur, nebaidoties no tā, ka varētu arī kaut kas sankrunkoties, tas neatstās nekādu iespaidu, un es, piemēram, sev palīgā paņēmu arī tādu gumijas stikerīti, silikona, lai pilnībā atspiest šo dizainu. Lūk, šādi tas notiek. Un mēģinam ņemt nost. Un pēc tam, kas palika pāri, piemēram, ja te ir kaut kādi nelīdzinumiņi, jo mums taču bija tās krunciņas, mēs vienkārši ar pirkstiņu piespiežam pirmais nadziņš, un to pašu es izdarīšu arī ar otro nadziņu. To pašu daram ar otru pirkstiņu. Mēs netaisam naga brīvo maliņu ciet, bet mums svarīgi, lai visur ir teleport gels. Liekam lampā uz 30 sekundēm. Pateicoties teleport gelam, šajā brīdī jūs varat uz nadziņa dabūt jebkādu dizainu. No jebkādām puķiem, mežģīniem, ziediem un tā tālāk, līdz pat super spoguļu spīdīgumam, izmantojot atspiežamo foliju. Tātad laiciņš ir pagājis, 30 sekundes teleport gels tur ir pavadījis, un es izvēlēšos šo vietiņu. Lūk šādi, lieku klāt, un tāpatās ar īkšķīti kārtīgi piespiežu. Tad, kad ar īkšķīti es piespiežu, es paņēmu silikonu šādu stikerīti, jo ar viņu tiešām ir vienkāršāk to visu izdarīt. Un sāku piespiest. Vai nu to pašu mēs varam darīt rekur ar mūsu pirkstiņiem, ar nadziņiem, kārtīgi atspiežot. Rekur viņš pat atspiedās ātrāk nekā es to pabeidzu. Šādi ar pirkstiņu pieliekam visas ielocītes, kuras ir bijušas. Un pēdējais solis, kas mums ir jāizdara, mums jāiztaisa šo dizainu ciet. Lai aiztaisītu viņu ciet, protams, es izmantošu Quick Top, kuras superīgi visu tur, neskrāpējās, nenāk vaļā, saglabā savu spīdumu visu laiku līdz tam brīdim, kamēr klients jums atgriežas atpakaļ. Protams, aizpakojam naga brīvo maliņu,
protams, pārējām visur vienam pirkstiņam un otram pirkstiņam. Šādu vintage dizainiņu mēs esam dabūjuši uz manas modelītes nadziņiem. Liekam lampā 30 sekundiņas un nadziņi būs pilnīgi gatavi. Mums atliks sasmerēt eļļiņu un iemasēt kremiņu. Es taisīju dizainiņu tieši uz balta fona, bet vēl ir viena lietiņa, es jums gribu parādīt, kā, piemēram, izskatītos šie nadziņi, ja es viņus taisītu uz cita foniņa. Vai no tāda paša, kāds ir mūsu klientītei, kur es pārklāju gelaciņu, piemēram, šādu, un es pārklāju tieši tādu tonīti, kāds bija manai modelītei. Lūk, šāds. Un lieku lampā uz 30 sekundēm. Laiciņš ir pagājis, un ko mēs daram? Mēs liekam teleportu gēlu plānā kārtiņā uz abām virsmiņām. Viens un otrs. Un 30 sekundiņas lampā. Ņemam ārā. Nu, lūk, šis te būs pirmais variants. Mēs ņemam foliju un liekam klāt šeit un nospiežam. Nospiežam, šeit būs taisns nospiedums un te būs tās faltītes, kuras ir nepārprotami vajadzīgas, lai mums izveidotos smuks dizains. Ņemam nost, aiztaisam ciet tas, kas ir piecēlies truscītī. Lūk, redziet, tieši tas pats dizainiņš, tikai drusku cits tonis. Daram to pašu, tikai uz šāda foniņa. Un atkal tieši tas pats, visu citīgi atspiežam, ņemam nost, lūk šādi. Un es palūkšu modelītē savu rociņas savas. Redziet, šeit te būtu ar rozā, maigi rozā, šāds tonītis, ar sarkanu, redziet šāds. Jā, gan te. Man patīk visvairāk balts. Protams, šīs te ir jāpārklāj ar topu. Tas bija tas jaunums, ko es jums gribēju parādīt, un palika tikai šī raidījuma jautājums. Un jautājums ir šāds. Cik sekundes teleport gēls ir jātur lampā? Rakstiet savas atbildes lejā komentāros, un viens laimīgais savā īpašumā dabūs šo te teleport gēliņu. Nu ko? Tiksimies nākošajā raidījumā.